Sveiki, labdien, un laipni lūgti atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā adīt papēdi. Šī ir šī daļa. Tas būs papēdis pats tā taisnā daļa papēdim un papēžu noapaļošana. Noraukšana, noapaļošana. Tātad. Es esmu izadījusi stumbram taisno daļu un vilnīti. Man izskatās lūk šādi šī zeķa pagaidām. Vilnītis un taisnā daļa. Tātad tagad mēs sāksim papēdi. Papēdi mēs adam uz otrās un uz trešās adām adatas. Tātad tagad pirmo adatu mēs vienkārši izadam. Vienkārši labiski izadam un tad sāksim adīt pašu papēdi. Tātad vienu adatu mēs esam noadījuši un sākam papēdi. Tātad papēdim mēs adam šādi. Mēs vienu noceļam, vienu izadam. Vienu noceļam, vienu izadam. Tātad noceļam, izadam. Noceļam, izadam. Noceļam, izadam. Un tā līdz galam noceļam, izadam, noceļam, izadam. Šādi. Tālāk, ko mēs daram, šo 5. adatu mēs varam nolikt pagaidām maliņā, jo mēs adīsim šīs 2 adatas kopā, to 3. un 4. Tātad mums pagaidām uz doto brīdi 5. adatu nevajadzēs. Tātad par cik mēs pēdējo izadījām tagad, atkal turpinam ar noceļam. Tātad noceļam, izadam. Noceļam, izadam. Noceļam, izadam. Noceļam. Tā. Izadam. Noceļam, izadam. Noceļam, izadam. Noceļam, izadam. Un izadam. Šādi. Tātad šeit man tagad uz vienas adatas, par cik man bija 20 valdziņu uz vienas adatas, tad tagad man ir 40 valdziņi. Ko mēs daram tālāk? Mēs pagriežam mūsu darbiņu. Jā. Darbiņu pagriežam un adam visus kreiliski, visus. Nevis labiski, bet kreiliski, jo šī mums tagad sanāk kreisā puse zeķei, iekšpuse. Pirmo noceļam, pirmo valdziņu noceļam un adam kreiliskos. Līdz galam visus kreiliski. Un tātad, kamēr mēs adam kreiliski, tad es jums pastāstīšu, cik tad daudz jums ir jāada rindiņas šo. Man ir 20 valdziņu uz vienas adatas. Tātad es adīšu, man būs 20 rindiņas, izadam, noceļam, izadam, noceļam. Un 20 rindiņas kreiliskās. Tātad kopā man būs 40 rindiņas. Ja jums ir 16 valdziņu uz vienas adatas, tad
tad jums būs 16 rindiņas, izedam, noceļam, izedam, noceļam, un 16 krēliskās, tātad kopā 32 jums būs. Un tā tālāk. Tātad šeit es esmu pabeigusi pirmās 2 rindiņas, vienu noceļam, izedam un vienu krēlisko. Man vēl palikās tikai 38 rindiņas kopā. Tātad esmu pabeigusi papēža taisno daļu ar šī daļa. Parādīšu tagad, kā jums nopaļot papēdīt. Tā būs šī te daļa. Šeit. Ja aiziet zeķe, viņa aiziet, kā viņai būtu jābūt. Tātad es jums parādīšu, kā vieglāk jums būtu aprēķināt šo to, tā lai jūs zinat, kā jums vadīt vieglāk sākumā, uzsākot papēža noapaļošanu. Tātad tā ir, kā es saku, tā ir mana formula, tāda kā, un man pēc tās ir vieglāk noapaļot. Nav jādomā ilgi. Tātad pieņemsim, man uz vienas adatas bija 20 valdziņi. Un tagad, kad mēs adam papēdi, tad mums ir jāada uz 2 adatām. Valdziņi no abām adatām man ir uz vienas adatas. Tātad tie ir 40 valdziņi. 40. Tātad ņemsim tagad, reiķināsim tā. Mana formula, kā sacīt, jāsaka. Ņemam A, dalam uz 4. Tas būs B, pieņemsim. B reizinam ar 3. Tas būs C, pieņemsim. Kaut kā tā. No C noņemam 1, tas būs D. Šis būs tas, kas mums ir jāizada valdziņus tagad, lai mēs sāktu noapaļošanu. Tātad, par cik man ir 40 valdziņi, tas ir A, ņemam 40, dalam uz 4. Tas būs 10. 10 reizinam ar 3. Būs 30. No 30 jāatņem vieninieciņš un būs 29. Kāpēc es jums šo tagad parādīju? Jūs tūlīt redzēsiet. 29 tātad. Šo mēs atstāsim te, lai jūs redzat. Tātad tagad mēs izadīsim 29. Pie papēža noapaļošanas turpinam visu, kā dījām taisno daļu. Vienu izlaižam, vienu izadam, vienu izlaižam, vienu izadam. Tātad tagad 29 valdziņus, vienu izlaižam, vienu izadam. Nevis izlaižam, bet pārceļam, pareizāk sakot, atvainojos. Pārceļam, izadam, pārceļam, izadam, 4, 5, 6. Tā, 1, 2, 3, 4, 6.
28, 29. Te man paliek 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jā. Tātad, kad šo es esmu izadījusi, nodījuši šo skaitu. Tagad divus mēs sādam kopā. Tagad, kas mums ir jādara? Mums ir jāpagriež darbiņš šādi te. Tie valdziņi paliek neizadīti, atlikušie 9. Tagad mēs visus atpakaļ atkal adam kreiliski. Pirmo noceļam un adam kreiliski, bet adam tikai 19 kopā ar nocelto. Tātad 1, 2, 3, 4, 19, šeit vajadzētu būt 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Tagad, ko mēs daram? Mēs atkal sādam divus kopā un pagriežam darbiņu. Šādi. Tālāk atkal adam 19. Manā gadījumā 19. Ja jums ir uz vienas adatas bijuši 17, tad jums ir jāada 16, un tad divi jāsāda kopā. Un, ja pieņemsim, ja jums ir 19, tad jums 18 jānoāda, pēdējie divi jāsāda kopā, un šādi te līdz pat beigām. Tā kā es jums vēlreiz parādīšu vēl vienu rindiņu. Tātad noceļam, pārceļam. Sadam. Deviņpadsmit un atkal sādam kopā. Šādi jums ir jāturpina adīt un visu laiku griezt darbiņu, līdz kamēr jums ir jūsu vajadzīgais skaits uz adatas. Tātad man tie bija 20 valdziņi, tātad es tik ilgi samazināšu valdziņu, sadīšu kopā, kamēr man būs 20 valdziņu uz vienas adatas. Ja jums ir kādi jautājumi, droši atstājiet, rakstiet komentāros. Mēģināšu atbildēt, ierakstīt pa jaunam video. Vienalga, kas jums nebūs skaidrs, droši prasat, komentējiet. Palīdzēšu, kā varu. Un tiekamies nākamajā video.